Mākslas centrā, kas nosaukts pasaules slavenā Daugavpilī dzimušā mākslinieka Marka Rotko vārdā, pilsētnieki un Daugavpils viesi sāka ierasties 24. aprīlī jau pirms 11. kad bija plānota tā atvēršana. Šajā dienā kopā ar centra kolektīvu mākslas cienītāji nosvinēja mākslas centra 3. gada dienu. Par ieejas biļeti kalpoja otiņas, ko apmeklētāji dāvāja Rotko centram. Svētku atklāšanas laikā 14. sāka līt, taču tas netraucēja svinību dalībniekiem iziet ārpus centra telpā, lai izbaudītu neparasto performanci un muzikālo priekšnesumu. Mākslas centru tā 3. dzimšanas dienā sveica pilsētas vadība, valsts institūciju un diplomātisko pārstāvniecību Latvijā pārstāvji. Pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis norādīja, ka 3 gadu laikā mākslas centrs ir kļuvis ne tikai par ievērojumu objektu, bet arī ir būtiski ietekmējis pilsētas dzīvi. Šeit notiek jauniešu aktivitātes, notiek meistarklases bērniem, diskusijas, mākslinieku izstādes un starptautiski plenēri. Tas veido jaunu domāšanas veidu un jaunu pilsētas tēlu. Tāpēc paldies cilvēkiem, kuri kādreiz noticēja saviem spēkiem un šo projektu realizēja, sākot ar izstāžu zāli muzejā un beidzot ar šo jau grandiozo Marka Rotko centru. Viens no svētku centrālajiem notikumiem bija Rotko zāles atklāšana, kurā ir izstādīti 6 jauni abstraktā ekspresionisma mākslinieka oriģināli darbi. Darbi aptver visus mākslinieka daļradas periodus – agrīno, sirreālo, pārējais un klasisko periodu. Ekspozīcija tika izveidota ar ASV vēstniecības Latvijā finansiālo atbalstu. Es uzskatu, ka Rotko centrs šeit Daugavpilī ir liels dārgums, un mums ir patiesa prieks, ka mēs varam arī piedalīties un atbalstīt ar zināmu finansiālu tātad grantu. Un mums ir, protams, apņemšanās arī nākotnē atbalstīt un sadarboties ar Daugavpili un ar šo centru. Un Rotko ir starptautiski zināms mākslinieks, bet viņam ir ļoti cieša saikne gan ar Ameriku, gan ar Latviju. Pateicoties partneru un pilsētas pašvaldības atbalstam un speciālistu pūlēm, Rotko centrs īsā laika periodā ir sasniedzis ievērojams panākumus un kļuvis par vietu, kas piesaista turistus, māksliniekus un visus pilsētniekus. Par to liecina vien fakts, ka pagājušā gadā tas tika iekļauts labāko un populārākā turisma objektu Latvijā top 10, arī apmeklētāju skaits pārsniedzis plānoto rādītāju. Par 3 gadiem jāsaniedz ciparu 2700 gadā, 90 000, bet pēc būtības un faktiski mums cipars ir daudz lielāks, vairāk par 300 000. Mūsu cilvēki, kuri ir strādājuši 3 gadu laikā, tiešām jāsaka viņam liels paldies, jo tikai pateicoties viņam, pateicoties arī pašvaldībai, saimai, deputātiem, jo jūs visi saprotiet, kā ļoti svarīgi tas ir finansējums, gada finansējums. Mēs jau no šī gada sākuma esam sevi popularizējuši, braucot uz turisma izstādēm 6 valstīs, jo tieši gada 1. trimestris, tie 3 mēneši ir laiks, kad notiek apmaiņa ar turisma firmām un kad notiek arī tāda izvēle cilvēkiem, kur viņi dosies vasarā un kādos siltākos mēnešos. Un tā esam jau viesojušies šogad Nīderlandē, Somijā, Lietuvā, Vācijā un arī citās valstīs. Tā kā gaidīsim no viņiem arī vairāk ārzemniekus un turistus pilsētā. Kā dāvana apmeklētājiem bija arī 6 jaunu izstāžu atklāšana par godu centra dzimšanas dienai. Darbu izvēlē speciālisti ievēroja vienu no strateģiskajiem centra darbības virzieniem – daudzveidība dažādībā. Izstādēs ir apskatāmi dažāda stila un satura ārzemju, Latvijas un Latgales mākslinieku darbi. Kā tāda daudzveidīga, medijos atšķirīga, daudzkrāsaina ir izstāde Untitled Latgales māksla, ko pārstāv 70 Latgales reģionu mākslinieki. Un kā savu veidu rozīnīte un nodeve laikam un telpai un stāstam arī par Daugavpili ir 2 fotogrāfijas projekti, Mārtiņš Buclers 150, kas ir veltījums viņa 150. dzimšanas dienā, un pirmā starptautiskā fotogrāfijas simpozija izstāde. Apmeklētāju uzmanību piesaistīja neparastās Olgas Rēlas Lelles izstādē Balto liliju sapnis, brīnišķīgie Baņutas Ansānes portreti un Barbaras Gailes debesis. Man likās, ka ir jārada gleznas kā debesis dažādos vietās, dažādos laika apstākļos. Ir, teiksim, tur sniega debesis, ir lietus debesis, ir dienvidu debesis, dienvidu pilsētās ir arī kas ir Latvijā, Latvijas debesis mēģināts, gleznots ir nakts debesis, un ka tas it kā atsaucās tieši uz šo domu, ka cilvēks vienmēr ir skatījies debesīs.
Rotko centru tā dzimšanas dienā apmeklēja 5700 cilvēki, kuri kopā centram uzdāvināja aptuveni 6 kg sotiņu. Mākslas centrs aicina apmeklētājus arī uz muzeja nakti 21. maijā un jaunās izstāžu sezonas atklāšanu 15. jūlijā.